Sveiki! Konnichiwa! Šodien mēs jums stāstīsim par Japānu un viņu galvaspilsētu Tokiju. Šodien mēs pagatavosim suši mājas apstākļos. Tātad viena no vissvarīgākajām lietām, lai pagatavotu suši, ir rīsi un pareizi viņus novārīt un pareizi viņus ar rīsa etiķu un cukuru sāls proporcijām samaisīt. Ja jums ir perfekti rīsi, tad viņos jūs varat pildīt jebko, kaut vai gaļas salātus. Tātad ķeramies klāt pie rīsu pagatavošanas. Suši rīsi, kas ir veikalos nopērkami puskilograms, tieši tik, cik jums vajadzētu mazai ballītei mājas. Tātad mums ir apmēram 550–600 grami ūdens. Tas ir atkarīgs no gada laika un ir atkarīgs arī no ražām. Ja? Jo tagad, kad ir rudenī tagad, kad nāk jaunā raža iekšā, kas arī ir lielveikalos pārsvarā, viņi mainās, ja? Tad rīsi ir slapjāki, ja? Un savukārt uz pavasaru pusi un vasaras pusi, ja? Tad rīsi ir, varētu būt pat līdz 600 gramiem ūdens. Rīsu etiķis, cukurs un sāls. Tātad rīsi mēs sākumā skalosim un pēc tam vārīsim. Rīsi vārās vienkārši tīrā ūdenī, ja? Bez pēc tam etiķis un sāls cukurs, tas nāks pēc tam viss klāt. Tātad mums vajadzētu viņus vismaz, mums viņus vajag noskalot. Pirmo reizi suši es taisīju 20 gadu atpakaļ. Man liekas, tas bija viens no pirmajiem. Noteikti Rīgā nebija neviena suši restorāna. Tas bija restorāns Andalūzijas suns. Un viņa īpašniekam Augustam Sukutam bija atbraucis draugs, kas bija dzīvojis Japānā. Un viņš taisīja suši. Visiem tas bija pilnīgākais kosmos. Protams, ka suši taisījām mēs ar tolaik kādu, bija tur Valdo vai kādu rīsi. Suši, pēc šīs, suši negaršoja noteikti pēc suši. Viņi garšoja, viņi bija rīsi ar zaļo ūdeņzāli un mēs viņos pildījām iekšā papriku, puķkāpostus. Viņi bija veģetāriem. Lejam ūdeni. Iet tikai ūdens, ja? Pašlaik iet iekšā. Tikai ūdens. Un liekās uz, kā jūs redzat, jums vajag paņemt pēc iespējas lielāku katlu, tad, kad jūs vārīsiet suši. Ja, tātad, lai viņi nav tādā daudzumā, jums diez vai izvārīsies, viņi salips. Ja? Lai tad, kad viņi jau ir labāk, ka viņi ir šitik daudz, tad, kad ir jēla, un tad, kad viņi uzvārīsies, viņi būs šitik daudz. Tā. Mēs esam lieliskajā Mielas tehnikas salonā, kas ir Vesets ielā. Tātad slēdzam iekšā plīti. Daudzums, kādā jums vajadzētu vārīt rīsi, jums vajadzētu, teiksim, lai ir burbulīši, bet lai viņi ir tādi ļoti, ļoti maziņi. Gandrīz vārās, gandrīz nevārās. Tā. Mēs esam sagatavojuši lasi, garneles, avokādo, gurķi, un mēs sagatavosim vienu no maniem mīļākajiem suši ir ar sparģeļiem, kas ir taisīti tempūra mīklā. Tā tempūra mīkli jūs nopērkat tempūra milti, ir vienkārši Āzijas stendās lielveikalos, un viņš ar ūdeni atšķaidīt. Tātad šeit ir sparģeļi nomizot, mēs sparģeļiem pieliekam mazliet miltus, maz rusiņu. Neko mēs neliekam, ne sāli, neko neliekam klāt. Ja? Un tad iesim viņus gatavot uz pānas eļā. Tā mēs viņus nepārcepam, lai viņi mums ir kraukšķīgi. Liksim viņus atpūsies. Ķersimies klāt pie tīšanas. Tātad rīsi mums ir atdzisuši. Jūs varat nopirkt šādu, viņš nenāk plēvē, ja? Es neesmu aizmirs, ja? Viņš nāk oriģināli, viņš nāk šādi. Mēs darbā vienkārši izmantojam, mēs viņu aptinam ar plēvi, tad viņš, pirmkārt, viņš netīrs nepaliek, pat tas bambus kociņu, un otrkārt, viņš vieglāk, mēs esam tādu tehnoloģiski sapratuši, ka tas ir it kā ērtāk un vieglāk. Tad mēs samitrinām šo zaļo ar rokām, teiksim, 2 trešdaļas, kur mēs liksim rīsus virsū. Augšējo daļu pašlaik nemitrinām. Rīsis arī liekam 2 trešdaļas apmēram no šīs zaļās lapas. Kā jūs saprotiet, es neesmu profesionāls suši taisītājs, bet tas vien pierāda to, ka katrs, kas to vēlās, var mājās uztaisīt. Tāda svarīgākā lieta mums ir garšīgi novārīti rīsi.
liekam avokādo iekšā, kas man ir tīri mīļš. Sparģeļi, kas mums tikko uzcepās, tā sparģeļi. Tā. Un šeit es tīšu viņu iekšā. Tā. Jūs uzliekiet. Un tad, kad jūs iet šādi, jūs piespiežat diezgan stingri. Un tagad, kad jūs iet izdarījuši, tad jūs mazliet saslapinat pirkstus. Rokām jābūt ir absolūti tīrām. Taisot suši. Tā. Un mums viņš ir gatavs, ja? Tātad šo mēs paliksim mazliet malā un uztaisīsim vēl dažus veidus no suši. Tā, tagad ņemam nākamo. Tagad mēs uztaisīsim dažus nigiri, kas ir vispār ar ko ir sācies, varētu teikt, suši, ja? Rokā ir tāda lieta, ka nigiri var uztaisīt, ir tādas formas, ko pārdot, bet vispār, ieliekot plaukstā, jums nigiri praktiski izveidojās pašiem. Tātad šeit liksim pāri lasi. Ja, nigiri ir tā doma, ka nigiri jābūt ir tik liels it kā. Mēs pat Latvijā viņas taisam pa lielu, kad tu vari ar vienu kodienu viņu apēst. Mazliet mums vajag ingveri ielikt. Labi. Tā, paņemsim mazliet asumiņu. Paņemsim, protams, kad savu mīļāko asparagusu, zuši. Fantastiski suši. Suši garšo tieši tā kā Japānā. Tiekamies Tokijā! Visu raidījumu skaties Latvijas Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.